Tas, ka pasažieris ir nostājies pretīm autobusa durvīm, vēl nenozīmē, ka viņš nākamajā pieturā vēlas izkāpt. Par to pārliecinājušies daudzi Valmieras pilsētas autobusu šoferi. Nereti gadās situācijas, ka autobuss piestāja pieturā, bet neviens no tā ne izkāp, ne tajā iekāp, un daļa pasažieru par to izteiguši arī sūdzības, ka tā velti tiek tērēts laiks. Tāpēc, lai autobusa šoferis netiktu maldināts un pasažieriem nerastos neērtības, autobusos par vēlmi izkāpt nākamajā pieturā jābrīdina, nospiežot stop pogu. Vienkārši tu sēdi autobusa, nākošā pietura, tur jāizkāp ārā, nospied podziņu, klikšķi. Kad autobus apstājies pie pieturas, paņem savu somiņas un ej uz izēju un izkāp normāli ārā. Šoferis panelī redz, ka cilvēks grib kāpt ārā. Un viss. Aldis Kreitūzis piebilst, stop pogas izmantošana arī novērš situācijas, ka šoferis vajadzīgajai pieturvietai, ja vien tajā kāds negaida, var pabraukt garām. Nevienmēr arī visus pasažierus, ja autobusā to ir daudz iespējams pārskatīt un saprast, kurš vēlas izkāpt vai nē. Kam stop poga paredzēta, tiesa gan, zina tikai retais. Šoferiem, lai pietur, tā vismaz mums tā kā stāstīja par to visu. Vienreiz bērns bija netīšām nospiest, tad viņam tur aizdegās, un tad viņš prasa, vai jūs nevēlaties izkāpt. Bet arī izmantojat? Nē, principā nav vajadzības. Mēs piestājam tur, kur mums jākāpj ārā, un parasti šoferis izlaiž. Es nezinu, vai ik brīdi tas tā jābrīdina. Jā. Ik brīdi, kad es kāpšu, tad viņš nepiestās pieturā, ja es nenozinu. Var arī braukt garām. Var braukt garām? Var braukt garām, jā, ja pieturā. Paldies, nezināju. Es domāju, ka lai apstātos, gadījumos, ja nu noticis kas ārkārtējs, kāda avārija. Avārija, конечно. Niet. Jā, viņa nozīmē. Tas ir, lai pabrīdinātu šoferīti, kad nākamajā pieturā vajadzēs izkāpt. Vēl viens un pat ļoti svarīgs iemesls, kāpēc pasažieri aicinātu izmantot stop pogu, ir viņu pašu drošībai. Ļoti bieži pasažieri jau vismaz 2 pieturas iepriekš dodas uz autobusa durvju pusi, nemaz nepadomājot, ka iespējams šoferim var nākties strauji bremzēt. Jūs jau varat nospiest sarkano pogu un pabrīdināt šoferīt, ka vajadzēs nākamā pieturā apstāties? Man nākošā, tagad man pieduvā. Bet ir taču grūti šitā stāvēt, kamēr autobus brauc. Nē. Katrs, lai domā par savu drošību, bet cilvēki jau nedomā. Viņi paņem savu solis un skrien kaut kur. Man jau jāredz ceļš, kas tur notiekās. Ja? Man jāredz abi spoguļi, jāredz salonā spoguļi. Priekšā, kas notiks, ko priekšējā mašīna darīs. Man cilvēki, kas uz ielas, kas skries virsū, tas man viss ir jāredz. Ja? Ne tikai salonā jāredz, kas gribēs, kurā momentā izkāpt. Man vieglāk, ko tu nospied pogu, es zinu, ka man tā nepietur jāiebrauc. Viss uzmanība man ir uz ceļa un uz spoguļiem. Ja? Viss. Es drošāk braucu un kādu izglābšu. Šoferis piebilst, pasažieriem ieteicams arī pēc stop pogas nospiešanas nogaidīt, kamēr autobus apstājas, un tikai tad doties uz izēju. Jāpiebilst, ka sava stop poga zilā krāsā ir arī māmiņām ar bērnu ratiem un cilvēkiem ratiņkrēslā, kas atrodas viņiem paredzētajā atrašanās vietā. Ja tā nospiesta, arī par to autobusa šoferis jau uzreiz saņem informāciju un zina, ka autobus pie pieturas platformas jāaptur tuvāk, lai gadījumā, ja nepieciešams, varētu nolaist speciālo trapu, pa kuru cilvēks ratiņkrēslā vai māmiņa ar bērnu ratiem var ērti no autobusa izkļūt laukā.